var gadīties, ka sieviete ir dzīves jēga vīrietim. Sieviete ir, ka tas, bez kā noteikti es savu dzīvi nevarētu iedomāties. Ja zeltu pārbauda ar uguni, un tad sievieti pārbauda ar zeltu, un vīrieti pārbauda ar sievieti, nu tad tas varētu būt tā atbilde, kas ir sieviete. Tās sievietes, kas ir radušās šajā pasaulē, lai padarītu pasauli tādu krāsaināku, tad tās sievietes ir tas iemesls, kāpēc vīrieši kustās. Viss, ko izdomā vīrieši, ir kaut kas skarbs, kaut kas tāds brutāls, kaut kas... Ja vīrieši izdomā ieročus, tad izrādās, ka sieviete ir izdomājusi bruņu vesti, lai mūs saudzētu. Mana sieviete ir tā, kas draugs. Mana sieviete ir draugs mīļākā, bērnu māte. Mana sieviete ir tā, ar kuru gribas dalīties. Man patīk dalīties, jo tā es uzzinu, kas es esmu. Aiz katra vīrieša stāv sieviete. Pilnīgi neatkarīgi, vai viņš ir vecpuisis vai neprecējies, ja? Nu, tik un tā, aiz viņa stāv sieviete. Viņš to grib vai negrib, sākot no mātes, un vīrietis nevar būt veiksmīgs, ja aiz viņa nav sieviete. Mana mamma bija tāda sieviete, kas bija reizē draugs, reizē bija ļoti maiga, reizē uzklausīja. Viņa spēlēja tādu lomu man, ka es esmu liels, nekad dzīvē man nebija tāda kaut kāda aizrādījuma tāda. Tu nezini, vai tu jau esi mazs. Manā dzīvē sievietes vienmēr ir spēlējuši ļoti lielu lomu. Sākot ar manu jau cienījumos gados esošo veco māti, beidzot ar manu jauno 5-gadīgo meitiņu. Mana mamma ir mīļa. Kaut gan es domāju, mana mamma ir ļoti stiprs cilvēks, stipra sieviete, jo izaudzināt mani vienai pašai, izaudzināt tādu hiperaktīvu bērnu, kāds es biju, kāds vēl projām esmu, tas nav viegls darbs. Vēl jau ir attiecības ar meitu, kas arī ir sieviete, ja, un ar audžumāti, kas ir vispār dzīves piemineklis. Godīgi sakot, mana sieviete, ja manas divas sievietes, kas tagad ir mana ģimene, tā ir meita un Zane. Tie ir cilvēki, kuru dēļ es stāvu uz abām kājām. Tie ir tie divi cilvēki, kuru dēļ es brīžos, kad nevaru saņemties, saņemos. Vajag atrast tādu sievieti, kura arī tev var dot un dot šo apziņu, ka tu kaut kas esi. Latvijā, manuprāt, tiešām ir visskaistākās un vissievišķīgākās sievietes. Ne tikai es viens teikšu, visi žurnāli to apgalvo, Latvijā ir visskaistākās sievietes. Vēl piebildīšu tikai, ka, manuprāt, mums ir ļoti gudras sievietes. Latviešu vīriešiem mums nav par ko sūdzēties.